Informācijas tehnoloģiju integrācija dažādās cilvēku darbības sfērās ir radījusi iespēju uz to, kādā veidā notiek dažādi procesi. Piemēram, tas skar dokumentu izstrādi. Pašlaik lielākā daļa dokumentu tiek izstrādāti elektroniskā formātā un tikai tad drukāti uz papīra. Līdz ar to ir parādījusies arī tendence šos dokumentus, elektroniskos dokumentus arī parakstīt elektroniski. Kas tad ir elektroniskais paraksts? Pakalpojumu jebkurā valstī nodrošina uzticams certifikācijas pakalpojumu sniedzējs. Pašlaik Latvijā vienīgais šāds uzticams certifikācijas pakalpojumu sniedzējs ir valsts akciju sabiedrība Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs. Virtuālais elektroniskais paraksts ir drošs elektroniskais paraksts, kura lietošana notiek interneta vidē, tātad tiešsaites režīmā, portālā www.e-paraksts.lv. Šis e-paraksta veids ir visērtākais, jo to var lietot tiešsaites režīmā, atrodoties jebkurā vietā, kur ir pieejams dators ar internetu pieslēgumu. eID karti var lietot parakstot dokumentus kā privāta persona, parakstot dokumentus kā juridiska persona, ja tā ir uzņēmuma paraksta tiesīgā persona vai persona, kas ir pilnvarota dokumentu pārakstīšanai. Un šeit ir jāatzīmē tas, ka e-parakstam eID kartē nav iespējams pievienot amata rekvizītus, kas varētu būt nepieciešams organizāciju pārstāvjiem. Lai pilnvērtīgi lietotu drošo elektronisko parakstu eID kartē, ir nepieciešami šādi resursi. Pirmkārt, dators ar interneta pieslēgumu, kartes lasītājs un darba sagatavošana darbam ar eID karti. Lai izmantotu šo e-paraksta veidu, tad jums ir nepieciešams sākotnēji iegādāties karšu lasītāju. Trešais droša e-paraksta veids, ko var izmantot, ir elektroniskais paraksts vietkartēm. Šīs veids ir pieejams juridiskām personām, noslēdzot līgumu ar organizāciju Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs. Ar vietkarti var parakstīt dokumentus un autentificēties portālos. Lai to izmantotu, ir nepieciešami šādi resursi. Dators ar interneta pieslēgumu, kartes lasītājs un datora sagatavošana darbam ar vietkarti, līdz iepriekš stāstītajam veidam. Elektroniskais paraksts vietkartē tiek izsniegts arī uz noteikto laika posmu, tad kārtē ir derīga 5 gadus. Lietotājiem ir iespēja pārbaudīt elektroniski parakstītus dokumentus, kā arī parakstīt elektroniskos dokumentus ar virtuālo parakstu. Mēs kā piemēram nodemonstrēšu, kā var parakstīt dokumentu, tad izvēlamies parakstīt e-dokus. Tālāk nepieciešams izvēlēties dokumentu, kuru lietotājs vēlas parakstīt. Pieņemtas saites izvēlētos dokumentu un izvēlamies nepieciešamo dokumentu. Svarīgi atcerēties to, ka pirms dokumentu parakstīšanas lietotājiem obligāti ir jāpārliecinās par dokumentu korekto saturu, apzinoties, ka elektronisks parakstīts dokuments ir tāds pats kā roku parakstīts dokuments, un tam ir tāds pats juridisks spēks. Kad dokuments ir augšu pielādēts portālā, lietotājiem ir jāievada inputs, kurš arī tiek norādīts reģistrācijas procesā, kuru lietotājs pats atdod ir izdomājis. Un tikai tad, kad kaut ir pareizi ievadīts, dokumentu var parakstīt. Tālāk lietotājiem ir jānogaida parakstīšanas procesa izpilde, kas ilgs tātad pāris sekundes tikai. Kad dokuments ir elektroniski parakstīts, tad atver sadaļu īslaicīgā glabātuvē, kur tad 24 stundas glabājas visi parakstītie dokumenti.
nospiež pogu, uzaicināt parakstīt citu personu pie nepieciešamā dokumenta. Var izmantot 3 iespējas, tad paroli, biedri